Mani sauc Ieva Jātniece, un mēs atrodamies bijušajā Kaldabrīnas sākuma skolā. Šobrīd tā ir biedrības ūdenszīmes mājvieta, un es esmu biedrības dibinātāja un, paldies Dievam, joprojām arī vadītāja. Biedrībai ir 15 gadi. Šo skolas ēku mēs esam apdzīvojuši, es domāju, diezgan veiksmīgi. Mums ir gan pļavas muzeja zāle, gan dažādas radošās darbnīcas. Sākotnējā iecerē bija, protams, radoša vieta plenēriem, vieta vietējiem cilvēkiem, kur nākt un sevi realizēt, un vieta, kas uzliktu Kaldabrīnas ciematu atpakaļ uz kartes. Šobrīd, piemēram, mēs ikdienā esam 7 cilvēki, un tas jau ir daudz. Tas ir daudz priekš šejienes, jo ciematā jau ir zem 100 iedzīvotājiem. Biedrībā mums ir vairāk biedru, kopumā ap 40, bet tas ir tā. Vieni parādās reizi gadā, vieni parādās reizi 2, izdara kaut ko attālināti, vai, teiksim, noziedo vai sarunā koncertu, tā. Dotajā momentā jau atceroties vienā no skaistākajām vietām biedrībā Ūdenszemes, tas ir stikla apstrādes darbnīcām, kur ir man kā darba vieta, gan kā tāda skaistuma ražotne. Darbnīca pastāv jau 8. gadu. Tādā vietā, kā mēs stikla meistarus atrast nevar. Un tā, ka mums nāca piedāvājums pelnīt naudu, kaut ko ražojot un pārdodot, lai mēs varam uzturēt gan sevi, gan biedrību, tad, tas bija stikls. Tas bija arī sākums kaut kam skaistam. Es parasti vienmēr uzdodu jautājumu, pasaki man, kas tas ir, kā to var dabūt. Atbildi ir ļoti daudz. Tur saka gan zīmēts, gan gravēts, gan kaut kas ielikts, vai ne? Bet tur ir dzīvi augi. Tas ir herbārijs. Visus augus tur nevar ielikt. Tur var ielikt tikai maģiskos augus. Tādi, kuriem ir daudz ēterisko eļļu. Tad mēs taisām tādus visādus smukumiņus. Gan vēzvanim, gan kulonim, gan auskarim. Ja mēs runājam par stiklu, tad, primāri es pateikšu, ka tas ir, profesionālais stikls. To mēs iepērkam. Bet, laikam, tomēr unikālāks ir mūsu pošu vietējais. Tas ir parastais lūgu stikls. Otrs, kas ir ļoti izdevīgs materiāls, tās pudeles. Krājumi mums ir. Stiklu mums, principā, veda cilvēki. Gan no apkārtnes, tuvākas, gan no tālākas, pat no Rīgas ir vaduši. Mēs arī braucam poši uz tirgu. Mums ir kādas 8 vietas pa Latviju, kur mums ir darbiņi, bet, protams, ka mums vislabāk patīk, ka brauc pie mums, tad mēs parādām, kas notiek tēm. Mēs aprunājam, izrunājam, parādām. Mums ir savs saloniņš uz vietas. Visa mūsu darbošanās ir ļoti cieši saslēgta ar šo zemi, kur mēs esam, ar dabu, ar cilvēkiem. Tas ir tāda brīnišķīga simbioze, no kā mēs varam dabūt tiešām oriģinālas lietas, īstas lietas. Es patiešām ticu un paļaujos uz to, ka tas radošums būs tas, kas mūs pacels uz augšu, turēs salas virs ūdens.